Lieldienu futbols Valmiera pret Riga FC. Tūdaļ redzam jau komandas ir nākuši laukumā un jāsaka, pilns ir Vidzemes Olimpiskā centra tribīnes, pirotehnika, žogu. Daži līdzjūtēji jau ir atbrīvojušies no visām drēbēm. Tūlīt arī drīzumā redzēsiet, kas te notiek aiz vārtiem. Tikmēr Andris Trēmenis kā galvenais tiesnesis šajā mačā. Šeit līdzjūtējiem ir paveicies. Valmieras VIP sektors Kubuls ir atvests un šādi. Karls Djuks arī šajā gadījumā. Vēl viens mēģinājums bumbu. Tagad jāstrādā viņam aizsardzībā. Mankendā gar vārtiem un izgaina precīzi Rolses. Pret jaudīgo, pret spēcīgo Kongo Demokrātiskās republikas futbolista būs Djuks, jo šajā epizodē meklēs kādu no saviem kolēģiem vārtu priekšā. Iespējams, Marko Regžajā arī uz tuvo stāvu. Tiek raidīt bumbu un cīņā, tā teikt, uz parketa, uz dēļiem. Jāsaka, godīgi, jā, šobrīd tuvākajos pāris mēnešos kļūs noteikti futbols. Un bumba ir vārtos! Mankendā atklāja visticamāk šīs spēles rezultāts. Mankendā un nenosec savu spēlētāju Karls Djuks apstājas. Šeit iespējams viņš domāja, ka nospēlēs bumbu Olses, bet viņš arī to neizdarīja. Un pirmais veiklākais šeit sodlaukumā bija Mankendā. Protams, te nekāda bija pāris kontakta epizodes starp šiem diviem, un te izkopiens no mums. Šobrīd spēle neiet pēc plāna, kā Valmiers līdz te gribētu, bet nu tagad mēs ar Diops tiek līdz bumbai, un Diops, ko izdarīs? Viņš iemet bumbu vārtu priekšā, bet bija ar spēku nedaudz jāsit Džibam, un šī situācija tiek izniekota, nu nebija ļoti ērti, nācās nedaudz stiepties pakaļ, bet jāsaka, lūk, redziet, vai varētu arī vieta nebūt, bet tagad Vāpnes ir Dions! Bumba pāri vārtiem gandrīz ai Kublā! Pēc tam Gustavu Silva un tālāk jau Vāpnes sitiens no vidējas distances, bet pāri vārtiem metas Audzēknis apkalpojušo personālu. Baloži piespēle Dio. Džibam, Džibs uz priekšu un paspēja izlekt. Nu, tā nesaudzīgi lec Mati saskrieties ar Gaušu. Nu, šoreiz laimīgā kārtā iztiek bez tādas agresīvas sadursmes un kādas traumas. Visiem spēlētājiem viss kārtībā, tas pēc galvenais var spēlēt. Komandas prezentācijas rullīša. Centrējums sodlaukumā. Un sitiens un garām! Čibrilsgejs! Skatāmies, stūrs sitiens. Šobrīd, jāsaka, labākā valmierieša epizode. Nu, neapreitināja Matrevits, cik augsts lidos bumba. Arī nevisā veiklas krītiens. Duslijevs. Viņš ir tādā sarežģītā situācijā nonācis. Un Dašķevičs apzog Duslijevu. Mankendā sitiens bloķēts. Jā, Rīga, bet RFS flangiem neizdevās pret Valmieru daudz ko sāsināt. Un izdevās neutralizēt tos, tad gan no kreisās puses, gan arī no labās puses, kura gan Mankendā, gan arī Raivis Andris Rakovskis pieslēdz, ir problēmas. Futbola laukumā vienu kopīgu valodu ir atraduši Brians Orosko un Marko Regžs. Bumba no savas sodu laukuma, un tagad Valmiers pret uzbrukts Nums Diops ātrumā, Meisa, un tagad Leu Gaušu tiek gāsts, Kongo Demokrātiskās republikas pārstāv un lūk šeit. Nu vienkārši uzskrien virsū. Nu jā, nu es teiktu, ka pats būtu jau jāfiksē pārkāpums. Riga biežāk pārkāp noteikumus. Šoreiz Diops un Iljins. Kaut kur brīvās spraugās. Centrējums labs un Pārliknis glāb. Riga FC no vārtu zaudējumas. Uzvaru trāpot pa Pārlikni 90. minūtē, bet tagad nē, tomēr tas nebija sliedē. Raugāmies šo piespēli, izlaiž Džibs un bloķēts sitiens. Selbašins un Goms. Reiz skatāmies, principā tūlīt arī noslēgsies pirmais puslaiks. Noslēdzošais stūra sitiens šajā puslaikā. Šoreiz Matrevits krīt, nu vai būs sitiens? Jāsīt un bumba pāri vārtiem un...
tāpat Brainis Rosko, bet viņš tuvāk uzbrukumam darbojas flangos. Edvards Daškevičs pa kreisi pa labi Gotiem Ankendā, bet tagad Gaušu sitiens spēcīgs garām vārtu. Uzbrukumam valmieriešiem momentu tiešām gana karsti gājis pie Riharda Matrevica sargātiem vārtiem un arī pie tiem vārtiem, aiz tiem vārtiem ir arī Kubls. Un tagad Gaušu! Bumbi vārtos! 1-1 tiesnešu. Līnija tiesnešu kārot, viņš nav pacelts un rezultāts ir iznīcināts. Leu Gaušu, es jau gribēju te sākt kritizēt šo brazīļu futbolistu par izsātajām iespējām. Tu jau viņu sūtīja mājās jau pirmajā puslaikā, bet viņš gandrīz vai. Bet palika un apmierināts Jurģis Kalns ar to, ka tomēr izvēlējās, lai Gaušu paliek laukumā, netika sūtīts Aljons Indojs vai kāds cits uzbrukuma plāns spēlētājs un Leu Gaušu sitiens caur kājām, tātad caur 4 spēlētājiem šajā uzbrukumā bumba izgāja un arī 5. izgāja caur... Valmierā nav miera. Tā kā mierīgi šodien nebūs un lūk, kā Balots norauj gar zemi Daškeviču un Daškeviču vairāk kārt tā kā uz noteikumu pārkāpumu robežas balansējuši. Tur, protams, vienmēr bīstamais sliedē, bet kur bumba vārtos! Aizmugurē ir, nav, izskatās, ka šobrīd nav. Varbūt paskatīsies vīri, bet Daniels Balodis pirms brīža izdarīja savu pirmo ierakstu šīs dienas protokolā ar dzeltu no plākstera un tagad jau pārņem spēles vadību. 2-1 Valmiera īsā brīdī ir nonākusi spēles vadībā. Kā šeit nokļuva Daniels Balodis viens pats vārtu priekšā, norientējās un raidīja bumbu garām savām bijušajiem Stēle Bašīrs un Goms. Kaut kādā puspozīcijā nebija aizmugura un Valmiera jau ir vadībā otrajā puslaikā no 0-1, 2-1, 10 minūšu laikā. Apgriezti. Lūk, šeit, jā, diezgan sāpīgi. Bet tagad Toņiševs pats galvu piespēl uz priekšu. Meisa tiek norauts gar zemi un ir pārkāpums. Kur tikai? Kur? Jautājums. Uz kuru soda pusi? laukumā vai arī nē? Izskatās, ka nedaudz ārpus. Baba Musā paspēja. Pārkāpums nāk, to dara. Zaudē pozīciju tīri Baba Musā un jā, te izskatās, kā ārpus soda laukuma bija pārkāpums sākuma daļā un arī gāzās jau iekšā, lido iekšā, varbūt net arī. Un Lukas paskrien garām paset Gustavu. Gustavu vēl vienu piespēli, kuru Beiko sities bloķēts tiek. Var arī teikt, ka labās malas spāns viņš drīzāk, jā. Un tagad Valmiera patver bumbu Ņāgs, bet Dojs, protams, cits. Nekas tik traks, acīm redzot, nebija. Nu jā, un uzkāp uz stadionā sezonas izskaņu. Viņš noteikti Valmierā šeit nebaudīja pēc piedzīvotā neizšķirta. Bet nu jau 3 gadus pēc kārtas Rīga nav tikusi čempionu tronī. Un tagad Olsam atkal jāglāb savu komandu, šoreiz ar durēm. Traki, kā varbūt spēles ātrumā tas izskatījās. Mājās izdevās Rīga pieveikt arī 2021. gadā. Turklāt ar līdzīgu scenāriju, bet šeit zeltā kārtība noteikti būs Bašīram Gomam. Ielceviņš kājās Ndojam. Neapšaudāmi brīdinājums, un te vēl var skatīties par iespējamo sarkano. Jāskatās, cik augstu uzlicis šeit ar taisnu kāju. Bašīrs, nu, it kā centās to likt pie zāliena. Kristaps Blanks nāk pie 4. tiesnesa, lai atsauktu vai piebremzētu tās 2 ieplānotās maiņas. Tagad vēlreiz raugāmies, kur ir kāja. Nu, man šķiet, ka tomēr vairāk pie zemes, bet te vienlaicīgi, jā, šis rakurs pasaka, ka te ir vienlaicīgi acīm redzamās vārtu gūšanas iespējas liekšana, jo 2-1 varēs sanākt izgājiens valmieriešiem. Te ir jau cits noteikums stājas spēkā.
savu lēmumu pieņēmis, diezgan aktīvi dodas pretī, paskatījās video un vēl kaut ko ārā. Jā, sarkanā būs. Sarkanā Elbaširam Gomam. Tiešā sarkanā kartīte. Rīga paliek mazākumā. Mēs jau arī neesam pret. Mēs tikai pārā šādu futbolu vērot vēl un vēl 9 minūtes. Tas nav 9 minūtes no Latvijas-Lichtensteins mača, kur paldies mums nevajadzēja tik daudz. Bija vēl vairāk. Un šeit arī. Tā maigi ar abām rokām. Tagad turpinās Rīgas spiediens, pat mazākumā dodas uz priekšu viesi. Iespēja Asagarvārtiem un Kārlis Olsēs. Nepārspēc otrajā puslaikā šodien. Ļoti priecīgi par to, ko redz uz rezultāta tablo. Rīgas līdzjutēji, kuri arī pietiekami plašā skaitā ir atbraukuši. Pēdējā laikā tāda klusāk, un tagad Valmiera iespēja. Kas te notiek, draugi mīļie? Negrib Valmiera izbeigt jebkādu intrigu šajā spēlē, lai gan... Neradiet atkārtojumu, citādāk cilvēki domās, ka pie mums virsīgā visu laiku ir šādi, kur nesanāca veikli trāpīt. Vispirms Jojičs arī izvairījās no bumbas, bet sanāca rikošets un piespēlē Porsāna. Uz centru, Babets sitiens un Olsēs. Spēja bija viņam pozīcija, bet trāpīt Horvātam neizdevās. Jau 32 gadi ir palikuši. Zīrāts no metas. Un tagad arī tur rekord bakstīšanās. Toņiševs atrod konfliktu ar Niangu. Pareizā banera izvietošana palīdz komandai iegūt sekundes beigās un arī iegūt uzvaru. 2-1. Valmiera pieveic Rīga FC un paliek vienīgā bez zaudētiem punktiem šajā sezonā virslīgā. 3-3. Valmierai uzvarēts gan RFS, gan arī Rīga Futbol Club. Un stāv pāri visam Valmiera arī pēc trešās kārtas. 9 punktus ir guvuši, redzam priecīgs Jurģis Kauns, un ir arī pamats. Izdevās atspēlēties, Valmiera parādīja raksturu. Atspēlējoties no vienu vārtu deficītu, otrā puslaika sākums ļoti sekmīgs, redzam uzvaras vārtu autoru Daniels Balodis. Viņš guva valmieriešu otros vārtus, lai visiem garšo Valmieras salātu atā, un tiekamies nākamajās spēlēs. Visu labu par Valmieras salātiem un par Valmieras uzvaru!